visiem! Šodien gribēju pastāstīt nedaudz par šo te projektu Planēta Sport, kas ir taisīts 79. gads. Tad nopirku es viņu drausmīgi sen, es pat neatceros, kurš tas gads bija. Tas bija pirms Covid sākās, pats sākums, kas sākās Covid 20. 19. Viņš bija drausmīgā stāvoklī, īsts 90. gada ķūnings, viss sēdeklis, šitas, tā nav oriģināls, bija uzlocīts ar visu aizmuguru, šitā augšā, man kaut kur vēl bildi saglabājas, es nezinu, varēšu atrast. Viņu atpazīt varēja tikai pēc bākas un pēc motora. Vispārējais te bija izkropļots. Kā redzat, viņš jau, protams, nav vēl pabeigts. Viņš man visu to laiku kaut kur nostāvēja stūrī bez motora. Motoru šovasar es viņam pārlasīju. Samanīju visu gultņus, samanīju kloķvārpstu, virzuli, gradzenes, izslīpēju cilindru. Pats interesantākais tas, kad es to mocu pirku, viņš bija ejošs, es viņu izbraucu. Pat likās, ka it kā motors strādā normāli, un saimnieks, kas man pārdeva, teica, ka motors esot pēc kapitālā remonta, ja? Tikko. Bet, kad es jau biju sataisījis ritošo, bija atlicis motors, tad kaut kā man nebija miers sirdī. Es tomēr ielīju tajā motorā, un labi, ka tā, jo nezinu, kurš tur viņu bija līdzis. Kloķvārpstai, kur klaņa gultnī bija apakšējā kāds milimetrs brīvkustība, tur viss bija salikts tā. Nezinu, uz ātro virzulis kaut kāds ielikts gradzene no dažādi visādi tur piemeklēti. Kas bijis par roku apmēram, tas bija salikts. Tā kā to es viņam visu pārjaucu, kā redzat. Viņš, protams, vēl nav pabeigts. Šodienas uzdevums man ir iedarbināt motoru. 79 gadam, ja kas ievēro šitiem, te nav jābūt, tos es nomainīšu, jo man ir tikai nokrāso. Tātad, jādarbina motors, jāpieliek izpūtais, karburators, jādabūt dirksteli. Principā jāiztestē motors. Tas būtu galvenais šodienai. Tad bija plānojis pa vienu dienu viņu iedarbināt, salikt visus trosus, izpūtēju karburātoru vadus, savienot, tā lai iztestētu motoru. Principā no visas ieplānotājs es izdarīju gandrīz, varētu teikt, ka neko. Saskāros ar lērumu problēmām, tātad es pieliku tikai izpūtēju un karburātori to lielām mokām. Viss tas gāja. Gribēju uzlikt kurbuli, tur man arī nekas nesanāca. Tūlīt izstāstīšu, kāpēc. Tātad kurbulis man bija pārkromēts. Oriģinālais Planēta Sport. Viņam nāk šitā skava uz asas. Un viņā ir vītne iekšā. Tā vītne izrādījās bija norauta. Šitāda skrūva man bija jauna. Īsāk sakot, gribēju atjaunot vītni. Ir tāds remonta atsparīts, ko ieskruvē iekšā. Iegriež no sākuma lielāku ārējo vītni un tad ieskruvē, un tad tur ir iekšā vītne. Bet tā iekšējā vītne standartā ir šitā ir smalkāk. Šitā ir 10x1. Un te arī vītnie pamocīti. Tālākiem ir 10x1,5. Īsāk sakot, uz šito te es atmetu cerību. Tagad man ir jāmeklē vai jauna stavka, vai jāiegriež tā, kas man ir, vai jāuzvir pa jaunu skrūvi ar jau rupjo vītni. Tas man ir principā. Tas variants ir mēģināt no Jupitera likt. Uzliku no Jupitera, šitas man bija jauns, un pameklēju kaut kādus kurbuļus, domāju, kurbuli pārhromēt. Bet viņam ir problēma tāda, kad viņš
kā kurbulē. Pirmkārt, viņš man sitās te pret bardačoku. Un tas būtu strums turētu pielocīt, bet viņš pārāk tuvu šeit ir klāt. Un šitā te, kad viņu baigi bīstam, viņš vēl ar inerti nedaudz lokās. Nu, īsāk sakot, saskrāpēs izpūtēju. Tālāk. Es gribēju pievienot dekompresātoru un čoku. Es atradu sviriņas abas divas. Jau, principā, biju uzlicis šito. Troses man bija jaunas, un abām trosēm man noplīsa tie gali. Nav jaunas troses. Gan dekompresātoram, gan čokam. Tas vēl būtu tā, bet tos var uztaisīt. Bet tā, kad es gribēju pieskrūvēt čoka sviriņu, es parādīšu, kur viņi man ir, rekur. Tad čoka svira skrūvējās klāt pie stūres. Šeit jābūt caurumam un vītnei. Es nezinu, kāpēc biju iedomājies, kad šitajos caurumos var ieskrūvēt, bet izrādās, ka šitā stūra ir no Japāņu versijas. Un viņam šitie caurumi, laikam te fiksējās pultis. Tad man bija divi varianti, vai nu es urbju caurumu Japāņu stūrei, līdz ar to viņu izbojāju, vai nu meklēt citu stūri. Žēl gan urbt, tāpēc atradu citu stūri. Citu stūri, arī no ižā ar visu caurumu, ar vītni, bet viņa ir, izrādās, šitie te nospiedumi, kuri bijuši skavas, var redzēt. Viņi bijusi izrādās, ka no sporta, bet no planētas vai no Jupitera. Un tad, kad viņu pieliek klāt, šitie nospiedumi nesakrīt, un līdz ar to, ja es uzlikšu tā kā pa vidu, šitās ārējās daļas paliks redzamas. It kā jau baigi acīs nekrīt, bet es neatstāšu. Sakot, man ar stūri pagaidām ir neatrisināts jautājums. Tā kā stūri jāmeklē, šito es neurpšu, to es atstāšu citam projektam. Viņa taisna un vieglāk ir dabūt Krievu versijas stūri. Tā es te cīnos, principā visu kā pa celmiem. Es to paredzēju, ka tā varētu būt, bet, jā, tas ir, teiksim tā ir daļa no spēles, kad viss iet lēni un smagi. Bet, neko, piecīnīsim viņu, izpūtēju visu svilpi saliku, viss bija pārcinkots. Pakaļais spāns, tā man ir galvenā sāpe, to es pagaidām risinu. Ceru, ka tuvākā laikā atrisināšu. Jā, aizdedz mani bez kontaktu. Šitas viss arī ir jādomā, kur to visu noslēpt. Pa karburātoru nedaudz. Karburātors ir K62M, tieši planētai Sport, kas nāca ar marķējumu M. Tad parādīšu otrā pusē. Tā. K62M. Tas nāca jau no 78. gada, tā kad pārstāja likt Mikūnī. Un tieši, ja grib, lai viss atbilst, tad jābūt ar marķējumu M. Tas, kas, teiksim, to jau ievēro. Tā, vēl ko šodien ligūšku uzliku. Ligūšku visu pievienoju, tā viss strādā. Principā pa šovakar es izdarīju ligūšku, tikai uzlicis ligūšku un sapratu, cik man daudz vēl ir problēma. Ko, turpināsim. Tad jau jaunim sekos.